Juris sadomāja pirkt automobīlu un piezvanīja Ivaram, savam senam draugam, kurš ir autoservisa vadītājs. Piezvanīja un pajautāja, ko Ivars domājot par Subaru Foresteru. Ivars atsaucīgs cilvēks būdams, vismaz pusstundu veltīja tam, lai izstāstītu savus pārdomas par šo konkrēto auto. Vēl pēc pāris dienām zvana atkal Juris un prasīja jau par citu auto, jo viņš esot noskaņojies iegādāties sev kaut ko tā plus mīnus 10 gadu vecumā. Tad tur nāca Volvo CX-60, tad tur nāca pēc tam arī Renault Espace, tad tur nāca Ford Focus. Vārdu sakot, Ivars stāstīja, Juris klausījās. Pagāja labs laiks, un vienu dienu Juris iebrauca pie Ivara autoservisā lepni ar tikko nopirktu automobīli. Protams, nevienu no tiem, par ko bija stāsts un par ko Ivars bija ilgi un dikti stāstījis. Skumji bija noskatīties uz Juras sejas izteiksmi, kad Ivars palīda zem šī automobīļa un atklāja vienu pēc otra dažādus trūkumus un izrādījās, ka šie defekti novēršam par diezgan pamatīgu naudu. Tāpēc varbūt tāds silts ieteikums. Latvijā ir daudz gan šādi Juri, gan Kārļi, gan Pēteri, gan Ineses un Ivetas, kas arī brauc automobīli pārbaudīt pēc tam, kad tas jau ir nopirkts. Nedariet tā. Pārbaudiet automobīli pirms tam, lai jūs patiešām nopirktu labu auto, vai arī, lai jūs pārliecināti būtu, ka jums pietiks nauda, lai savestu kārtībā un salabotu to, ko jūs nopirksiet. Braucam! Tā nu tā dzīvē sagadījies, ka Land Rover lielākai daļai autovadītāji tomēr vairāk vai mazāk saistās ar domām par bezceļu. Un tālu jau arī nav jāmeklē saknes šīm domām, jo Land Rover tieši arī ir tas auto, kurš ir viens no veiktspējīgākajiem savā klasē, kurš patiešām spēj iebraukt gan dziļi dubļos, gan izbraukt cauri klajām smilšu laukumam, uzbraukt kalnā un tikt no tā lejā. Tas gan vairāk ir Land Rover Defender. Tajā modelī par kaut kādu komfortu pat visniecīgāko var aizmirst, jo, lai daudz maz tu sēdētu pretīm stūrei, tad tev ar plecu jāiespiežās ir durvīs. Tā arī jābrauc. Šis Land Rover Freelander 2001. gada ar benzīna dzinēju, tiesa gan aprīkots arī ar gāzes iekārtu, tātad pietiekami ekonomisks. Viss iekārtojums jau liecina par to, ka šis ir bobiks. Šis ir automobīls, ar kuru pat tiešām braukt bezceļos. Kā tas tur ir vispārējais, to mēs tūlīt apskatīsimies, jo Jānis Gaspars ar lielāko prieku vedīs mūs ekskursijā tad, kad šis te karāsies Pacēlājā. Pagaidām var teikt vien to, 2001. gadā tika saražots ļoti interesants automobīls un pietiekami komfortabls, jo tepat ir jumta lūka. Jānis Gaspars, Gaspars Racing Team, es kā vienmēr un Artūrs. Artūrs ar pie mums vēl nebijuši automobīli. Artūr, es nevaru noturēties, tāpēc man ir tradicionālais jautājums. Kāpēc tāda izvēle? Bija vajadzīga mašīna ar pilnpiedzību. Un kas gan varētu būt labāks kā Land Rovers, vai ne? Principā, jā. Vai ne? Un te viņš ir. Labi, Jāni, tad tagad tava kārta teikt, vai kaut kas var būt labāks vai ne? Jā, droši vien, ka ne. Bet es šamajam arī nav nekad, nav šitāda mašīna taisīt. Viņas vienkārši varbūt nevajag taisīt. Arī varbūt īstenībā, varbūt tas auto uztaisīs tik forši, ka viņš nav jātaisa. Uzreiz var vienu lietu piebilst. Haube ir metāla, nav viegla. Ir uztaisīta izturīga, uz tās droši vien, ka var arī pat uzsēsties. Caurums baigais, bet motors baigi mazais, vizuāli. Bet visumā gan jau, ka šis nekāds švakais arī nav. Redz, te ir šļūtene Tosola antifrīza, respektīvi baigi tāda diezgan mīksta, baigi jancīgā.
Nezinu. Te ir risinājums atrast forši pareizs. Atvainojies, tev roku piespēd, ja? Piedod. Lai nebērs to šļūteni. Viss baigi pareizi, viss ir forši. Bet viņi droši vien, kad no rūpnīcas kaut kāds cits nācis, viņai stiprinājums 100 punktu kaut kur, lai neļurkātos. Bet ir atrast risinājums tam ļoti labi, ļoti pareizi. Šim auto, ir viens vējš pazudis. Nav. Pazudis. Aizlidojis Karlsoniņš. Droši vien, kad viņš ir saguris pavisam un vienkārši ir. Bet uz vasaru visticamāk, kad viņam arī klimata kontrola vai kruji vai kondicionieris ir, tad tā kā vajadzētu atjaunot viņam to opciju. Gāzes iekārtu uzstādīt. Un kāpēc ne? Kāpēc ne? Viss ja viņa ir labi uzstādīta. Kāpēc ne? Eļļiņi ir uz minimuma, tikko iebraukts autiņš, tas nozīmē, ka tur vismaz puslīmenis ir. Okay. Jā, redz. Te ir praktiski cilvēks. Es uzrakstīs kādu eļļu, lai ja servisā kaut ko jādara vai ko, kā es zinu, ka 10-40. Pēc cik visticamāk jāmaina siksni nākošais vai eļļas maiņa laikam veikta. Bet viss, ir. Autiņš arī kas ir interesants. Šitam ir izplūdes kolektors, tautā saucamais zirneklis. Jā, ir forši. Kas nav forši šim auto? Eļas noplūda. Baigi jau izskatās, ka viņi no priekšējā sadaleņa izslēga. Un tas gan nav forši. To vajadzētu risināt, jo savādāk zobsiksne būs pa gaisa. Laipni lūk Tuksnesī. Ar šo var braukt. Šis tā kā ir domāts kaut kādam tādai braukšanai. Viss liecina par to, ka viņš arī kaut kur tādā apvidū ir bijis. Jā, arī viņš tādu mašīnu izmanto pēc grāmatas tam, kam paredzēt. Pilnpietiņas autiņš, kuru var nobraukt no ceļa, medības, sēņošana, makšķerēšana vai vienkārši cilvēks varbūt dzīvot tādā vietā, kur ceļus neapkopj. Jā, es aizdomīgi kaut ko kustina un kaut kas klakšs, tad visticamāk viņš kaut ko ir atradis. Granātā ir bišķiņ, ir luftīta, grūti pateikt iekšējā daļā, bet, ja teiksim tā, ja ir savu garažiņu un ir lusta vakarā pat pavadīt laiku, pieņemsim, neieguldot, netērējot naudu uz servisiem, tad veselīgi būtu atļaukt priekš pie sadalas kardānu, paskatīties, kas ar to granātu notiek. Kaut kāda bišķiņa kustība ir. Nevajadzētu viņai tādai būt. Stāvoklis, es domāju, ka viņš ir norauts daļēji. Tā viņš ļurkāties nevar, jo redzam, gumijas daļa ir norauta. Šī varētu būt kaut kāda vibrācija jau sāk veidot lītā. Redz, kā nostrādāt apakšu. Perfekti, kad nelīp magnēts klāt. Šis te krustiņš ir gatavs, ir jāmaina no steigu. Tas ir beigts. Un aizmugurē ir tieši tāda pati vaina, respektīvi krustiņi ir beigti. Šī pusē kreisā svira mēs redzam, bukse ir noplīst. Gan ir noplīstas, bet turās vietā tā vēl strādās. Šī pusē gan ir baigā pēc, jo viņa vispār notrūkusi. Šeit redzam, ka svira staigā pa buksi no vulkanizēja, viņa vienkārši nomaukusies nos. Principā labprāt tādu izbraukt, lai saprastu, kā viņš vispār vadās. Jo, jā. Šis te varētu būt tāds vieglais auto, kā aizšaut uz copu, bet jāmēģina, kā viņš iet. Jā, jāsarunā, lai Artūrs nomaina visus gumijas priekšmetus. Varbūt jau tur var sarunāt kaut ko, palīdzēsim pamainīt un izmetīsim kādu līkumu pa kādu, ne gluži kāpu zonu, bet pa smiltīm kādām. Grīns. Tas ir tā kā abažūra kādai stāvlampai. Tas tā kā redzēja, tas tautā saucamais bezenerts sporta filtrs, kas, jā. Ko daudz uzstutē virsū savā ikdienas automobīlītī un uzreiz jūt, ka viņš ir kā minimums sporta meistars.
Nu, jā, zirgi, vesels stālis klāt, jā. Nu, zini, ir tā, ka, protams, ka viņš savu labumu reizēm arī dod. Ja tas dzels dvēseli vispār spēja kaut ko no sevis parādīt. Bezinerces filtrs ir labi bieži vien, bet vai šis te filtrs ir labi pa mūsu ceļiem? Nu, jā un nē. Jā, tas ir īsu brīdi, ja pirms tie ceļi ir tik netīri, ka vienkārši ārprāts. Nē, paskatieties, cik normāla komanda, kas brauc ar sporta mašīnu, bieži maina gaisa filtru. Jums būs atbildi, vai pa ielām, vai viņi var braukt, nezinu, sezonu vai kā. Normāls tīms, kas brauc ar, nezinu, krosā, rallijā vai kur. Nobrauc, nomaina filtru. Ielai ir cita filtri. Šis ir ielas filtrs. Viņš arī mitrums savāks. Ja dabūs daudz mitrumu, viņš pat var salīpt ciet, tev tā vienkārši gaisa pietrūkst tam motoram. Ja, bet viņš visu mēslas salasīs. Šitais ir vairāk, teiksim tā, lietojams filtrs, kuru var mazgāt. Šī dzinēja puse jau attīrītā. Šī ir pa ielu brauc. Te arī, kā tu saki, parasti kāds var dzīvot. Bet viņš ir mazgājams, viņš ir kopjams, sapūšams ar speciālu eļļu vai izmērcējams. Tā kā var braukt ar viņu. Bet šāds te filtrs, redz, kas no viņam birst ārā. Tas savādās mūsu filtros iekšā. Jo savādāk tas viss bez filtra tas būtu dzinējām. Dzinējām drīz vien iestātos nāvi. Šādus filtrus, kas ir smērējami ar eļļu, nedrīkst līdz mašīnām, kuriem gaismas smērītāji. Gaismas smērītājs no traknās eļļiņas gatavs. Tā kā, ir savi plusi, savi mīnusi šim visam. Laikam bērnībā esmu pārāk daudz lasījis Žila Vērna daļradi, tāpēc nezinu, kāpēc man šis te risinājums atgādina kaut kādu zemūdeņu pelingātoru. Smuki. Bet, ja man blakus ir Jānis Avotiņš no Avakārta, mēs nerunāsim ne par Žilu Vērnu, ne par daļradatūru, bet kaut ko par automobīļu virsbūvi. Land Rovers, tas principā jau gan izsaka visu. Tas ir kaut kas, ar ko var braukt kaut kur dziļi, un no turienes pat iespējams tikt ārā. Kā ir no remonta viedokļa? Liela saskarsme nav bijusi. Tātad varbūt nav nepieciešamība. Tieši tā ir tendence, acīm redzot, šiem automobīļiem, jo arī otrs Jānis teica, ka viņam tik garas rindas ir tādiem nestāvot. Jā. Varbūt Angļi nepavēlti lepojās ar savu brendu, jā, ar Land Roveri, jā. Paskatīsimies. Protams, kas viņiem cits atliek, ja karaliene izdomā pabraukt un neiet. Jā, tur ir jābūt vienmēr visam labi. Paskaties, cik forši. Eglīti var vest. Un ir arī vēsta. Jā. Nē, visi glīti un Mēs saprotam to, ka atknibinot šo to vajā, šito te pakaļ daļu var noņemt nost. Tāds neliels līdzīgs kabrioletam, ne? Trešdaļa kabrioletam. Ja var sēdēt uz gāzes balonu un ar visi braukt cauri mežam un mēs tēmēt. Kāpēc sataisīja? Vienmēr šitās te aizmugurējās durvis, viņas ir smagas un visādi tur kustās un tā, un tad viņi ir uztaisīti. Un visur šeit, tie blīvējumi ir sarežģīti, ja. Redziet, es atradu, ja, kur viņam, kaut kur beržās, ja, un tad viņam kaut kāda rūsa ir uzmetusies, bet, teiksim, tas jau kaši meklējot, nekas jau tur traks nav. Nekā mēs te nevaram atrast. Kāpēc mēs neko nevaram atrast? Noteikti jau zem šiem te uzlikām, varētu būt, ka kaut kas, jo vienmēr jau ir, pēc kaut kāda laika tur visi šie netīrumi sakrājās tieši zem šīm uzlikām, un kaut kādu laiku jau viņus neredz, ja? Bet es domāju, ja viņus noņemtu nost, tad tur noteikti kaut kas būtu, jo viņas ir pieskrūvētas
metāli, ja? Labākā gadījumā viņām ir tādas plasmasas līgzdiņas, ja? Kur tā skrūvīte ieskrūvējās. Bet tur var gadīties, ja? Ka tur varētu būt kāda rūsa. Bet uz šo brīdi jau vizuāli mēs neko nevaram saskatīt. Redz, pēc eglītes, ka brauca, tad iebrauc mežā, te zari nospiedumi palika, bet tīri jau lieli zari nav bijuši, es notīrās. Labi, Jāna, liels tev paldies. Man ir tāds pamatots aizdoms, ka skraidīt bezjēdzīgi šim automobīlim riņķī vairs nav nekādas nozīmes, jo, kā mēs saprotam, viņš ir labs. Jā. Un, kā secināja otrs Jānis, šis ir no metāla. Šis ir no bleķa. Jā, viņš ir no metāla. Jā. Labi, paldies tev. Tiekamies pēc nedēļas un tad paskatīsimies uz kaut ko, ne tik interesantu, bet automobīlu. Protams. Mēs daudz esam raidījumā runājuši par krona pretrūsas apstrādi, arī tajā skaitā par līdzekli T40, ar ko šo apstrādi veic. Šoreiz mums ir tā retā iespēja doties ekskursijā un apstīties, kur tas īsti notiek. Varētu teikt, ka aiz šīm durvīm vaid rūsa. Un ienākot pa durvīm, mēs redzam divus smaidīgus kungus. Es pat zinu, ka vienu sauc Andris, otru Grigorijs. Kungi, labdien! Es gribētu apstrādāt savu automobīli ar pretrūsas apstrādi. Kas man jādara? Jāpazvana un jāpiesakās. Sev un mums ētā laikā, vai mēs varam plāno darbu apstrādēt. Sakiet, kaut kā, varbūt es šodien jau varu tikt pie jums. Dikti vajag. Ja vajag, droši, jebkurā brīdī. Paldies. Man vēl ir tāds jautājums, cik ilgi apmēram tas aizņems laiku? Kā vienmēr 2 stundas. Un ejot tālāk šajās mājīgajās telpās, mēs patiešām saprotam, ka te laiks paies diezgan ātri. Vispirms jau mēs varam paskatīties televizorā, kā notiek apstrāde un vēl dažas labas lietas. Te ir ļoti ērti pasēdēt, pašķirstīt kādu žurnālu vai laikrakstu. Un visbeidzot, te var iepazīties ar visu krona produktu klāstu, kurš, kā mēs redzam, ir diezgan plašs, dažāds un arī dažādos iepakojumos. Parasti jau ir tā, ka kaut ko ieraugi, tad kaut ko arī sagribās. Ir nācies būt dažādās zemēs, dažādās pilsētās un dažādās valstīs un, protams, dzert kafiju dažādās kafejnīcās. Bet sakiet lūdzu, kur vēl jūs esat redzējuši krona kafē? Protams, tikai šeit. To mēs arī izmantosim, jo kamēr jāgaida, kā mūsu kungi teica, apmēram 2 stundas, var pagaršot gan espresso, gan parastu kafiju, pat šokolādes dzērienu. Vārdu sakot, viss, lai nebūtu garlaicīgi. Starp citu, izdzertā kafija līdzi nav jānēsā, un 2 stundas sevī nav jāgaida. Par visu padomāts. Šī ir tā telpa, kur notiek brīnumi, notiek cīņa ar rūsu. Viss ir tīrs, varētu pat teikt gandrīz vai sterils. Skaists sarkans pacēlājs, drīz šeit uzbrauks automobīlis, un tad vīri kombinzonos ķersies tam visam klāt ar profesionālām ierīcēm, bet to pašu T40, par ko mēs jau esam nereizi vien runājuši. Virtuves krāns vai dušas maisītājs ir nieks salīdzinoši ar visu šo te, kas te atrodas. Un te pat santehniķim laikam jāpalauz galvu, lai saprastu, kas kur ir skrūvējams. Arī šeit klienti parasti netiek. Klienti gaida tur, kur mēs jau bijām. Šeit notiek sausā apstrāde, proti lukturu pulēšana, virsbūves pulēšana, salona tīrīšana un tādas lietas, kur mitrums nav vajadzīgs. Tāpēc arī te ir silts, gaiši, patīkami, viss ir balts. Ja tomēr gribās nopirkt kaut ko kvalitatīvu, darbspējīgu un tiešām produktu, kas reāli strādās. Un iespējams izturēs vairākas ziemas. Jā, šeit tātad tas ir Somu produkts.
Preču zīme ir kungs. Ražots ir Somijā. Tātad valstī, kurai ar ziemu sakars ir visnotaļ stipri vairāk nekā mums šeit Latvijā. Kas varbūt ir interesanti un varbūt tāds nebijis pasākums sniega biršu tādā tirgus segmentā ir tas, ka šīm birstēm ražotājs dod 3 gadu garantiju. Oho! Jā, cik tas dīvaini nebūtu, tas nozīmē, ka produkts tiešām ir izstrādāts kvalitatīvi un viņš izturē šīs ziemas, šos apstākļus, ja, un šo darbošanos ap mašīnu. Tātad, ja jums tā virsma nonēsājās viena vai otra, tad jums ir iespēja pagriezt šo skrāpīti citā virzienā, ielikt viņu atpakaļ un darboties. Jā, tātad kopumā šeit jūs redzat, ka ir 3 virsmas. Jūs varat tādā veidā izmantot. Gadījumā jums viņš tomēr nonēsājās šo gadu laikā. Jūs varat iegādāties atsevišķu maināmu elementu un šo skrāpīti nomainīt. Sniega birsta rezerves daļām. Jā, te tāda maziņa, kā lai pasaka, šķirbiņa. Ar ko ērtis vilkt ārā? Nē, ērtis gluži nesanāks, bet logas lotiņas no ledus attīrīt gan jūs varēsiet. Wow, kaut ko tādu pat cilvēki jau ir izdomājuši. Jā, paši Somi, viņi veic šādu testu. Skrāpīts ir paredzēts, viņu var vilkt ārā iekšā, grozīt tur, respektīvi tajā sēžā, kas viņā ir. Vismaz 10 000 reizes viņš joprojām tur turēsies. Labi. Tātad uz izliekšanos slotiņa droši arī var locīt, viņa nelūzīs. Vienkārši tāpatās, ja pamēģināt kādu no šīm, es domāju, ka šādi te varianti. Ja liek 2 eiro var pamēģināt. Tad nebūs tātad šeit ir garantēti 2000 izliekšanās reizes. Tātad sniega birste, tātad šie sari, viņi paliks vai atgriezīsies savā vietā, tā kā viņiem būtu jābūt pēc 432 000 slaucīšanas reizēm. Tātad šāda veida kustībām jūs sari joprojām būs vietā, slotiņai. Saskaitiet lūdzu un pēc tam pastāstiet. Jo vairāk es viesojos šeit, Radex Europe slepenajā laboratorijā, jo vairāk es saprotu, ka, lai iemācītos labi, pareizi un kvalitatīvi krāsot automašīnas, var vienkārši ņemt un... Bet mēs ejam pie Ilmāra, šīs te viesmīlīgās mājas saimnieka, jo viņš jau mums te ir sagatavojis kaut ko sveiksīgs. Kas mums te tagad notiksies? Tā, te man gadījās atrast vienā kaudzē atkal kaut ko sarūsējuši. Galīgi jaunam ir gadījusies kāda neliela trauma, par kuru īpašnieks nebija rūpējies. Jā, un tā nelielā trauma bija izrūsējusi cauri. Es notīrīju tātad rūsu, notīrīju no abām pusēm. Pašreiz nerādīšu to otru pusi. Un pārklāju to vietu ar mūsu rastopu. Šeit varam jau špaklēt. Jā. Šeit mēs varētu špaklēt virsū špakteli un to caurumu aiztaisīt ciet. Kāpēc mēs pašreiz tā darīsim? Mēs to pašreiz darīsim tāpēc, ka Gins te bija sabaidēja visus, ka tas remonts automobīļa krāsošana, atsevišķi detaļas krāsošana ir ļoti dārga, ar ļoti dārgiem instrumentiem, bet te mēs pamēģināsim to izdarīt tā, lai mēs varam iziet skati, un lai mums kādu gadu vēl tas spārns nebūtu jāmaina. Ja? Labi. Šo caurumu spārnā mēs aizdarīsim ar Radex Green Glass špaktelīti. Ja? Viņi var iegādāties arī tik maz. Nav obligāti jāpērk 1,8 kg. Ja? Šis pilnīgi pietiks. Tā kā mums ir priekšējā spārna arka, ja? Mēs virspusē daudz uzkrāmēt materiālu nevarēsim, tad darīsim otrādāk. To materiālu daudz vairāk uzkrāmēsim aizmugurē. Iekšpusē, jā.
Un, lai mēs varētu vairāk materiālu uzkrāmēt iekšpusē, mēs viņu paņemsim vienkāršo celofānu kabatiņu gabalu, uz tās uzliksim špakteli, un tā mēs arī viņu tur iestiprināsim iekšā. Tā kā špakteli būs... pielīmēsim. Un tad, kad viņi praktiski būs jau nožuvuši špakteli, mēs to plēvīt noplēsīsim nost, lai mēs tur pēc tam varētu arī klāt virsū citus materiālus. Mums tiek sagatavota virsma, uz kuras špaktelējam, viņi tiek sagatavot nedaudz raupja, lai veidotos saķere, lai būtu adhēzija. Bet to instrumentu, ar kuru mēs uzklājam šo špakteli, vajadzētu turēt pēc iespējas tīrāku, gludāku, spodrāku. Tad tā špakteli negribēs turēties pie lāpstiņas klāt. Viņai labāk gribēsies pieķerties pie tās virsmas. Ja? No iekšpuses pieliksim tātad šo te. Mēs skaidri redzam, ka tagad viņš tur ir. Izlīdz cauri, ja? Iegludinām, neatstājam gaisu starp špakteli un virsmu. Un no šīs puses pārklāsim. Tā, es domāju, ka priekš pirmās kārtas es teikt, ir kaut kas. Priekš pirmās kārtas būtu pilnīgi pietiekami. Nekādā gadījumā negribam jūs atrunāt no šo un citu līdzīgu automobīļu pirkšanas. Kā jau raidījuma sākumā minējām, ja tas jums ir pa kabatai, tad kāpēc gan nē? Tiesa gan autodna.lv tomēr dara visu, lai mūs no šādiem pirkumiem pasargātu. Esiet piesardzīgi, šis Subaru Forester pieejams pārdošanā pēc negadījuma. Automašīnu norakstīja apdrošinātājs pēc frontāls sadursmes, auto pēc tam tika eksportēts uz Lietuvu un tagad tas pieejams Latvijā. Negadījums, starp citu, noticis tālajā Indianapolisas pavalstī Amerikā. Uzmanību atrasts autodna.lv datubāzē. Sludinājumā pieejama Škoda Octavia pēc smagas avārijas, kas tiek pārdota kā gandrīz jauna dēļ nelielā nobraukuma, kas nepārsniedz 100 000. Atliek vien turēt īkšķus, ka pāris gadus jaunais auto ir godprātīgi saremontēts. Savukārt tiem, kam vairāk vai mazāk patīk sekot līdz interesantiem nobraukuma koriģējumiem, autodna.lv sagādājis kādu kārtējo pārsteigumu. Toyota Corolla Verso, Japānā starp citu to sauc arī par Corolla Specio. Šis sērijas automobīlis sākā noripot no konvejer lentes 1997. gadā. Autodna.lv aicina iepazīties ar vienu no sludinājumā pieejamiem otrās paaudzes Corolla Verso ar nedaudz koriģētu nobraukumu. Sludinājumā tas ir 189 440 km. Savukārt pēdējais fiksētais odometra rādījums pirms dažiem gadiem 365 000. Uz šīs jautrās nots tad arī gribu teikt jums atgādinot vien to, ka uzzināt automobīļu vēsturi pēc VIN-koda ar autodna palīdzību jūs variet arī mūsu mājaslapā autodroms.lv. Tagad gan visu gaišu un tiekamies jau pēc nedēļas.